Šajā video parādīšu, kā ChatGPT var palīdzēt uzrakstīt, pārbaudīt un uzlabot motivācijas vēstuli, lai tevi pamanītu un uzaicinātu uz darba interviju. Vai zini, ka slikti uzrakstīta motivācijas vēstule var tev maksāt sapņu darbu? Bet labi uzrakstīta var atvērt durvis pat bez ideāla CV. Noskaties līdz beigām un komentāros ieraksti, kuru no 3 tēmām, ko minēšu video noslēgumā, tu gribētu redzēt nākamajā epizodē. Ja nezini, ar ko sākt, ChatGPT var palīdzēt izveidot pamata versiju. Piemēram, ieraksti. Uzraksti motivācijas vēstuli biroja administratora amatam, izceļot organizatoriskās prasmes un spēju strādāt dinamiskā vidē. Šis ir labs sākums, bet, lai vēstule būtu unikāla un efektīva, tā jāpielāgo konkrētiem uzņēmumam un amatam. Un te mēs ejam nākamajā solī. Lai motivācijas vēstule strādātu tavā labā, tai jābūt pielāgotai konkrētajam darbam. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā to panākt, ir augšupielādēt vai kopēt darba sludinājumu un lūgt ChatGPT analizēt prasības. Piemēram, nokopē savu vēlamo darba sludinājumu un ielīmē to ChatGPT, tad uzraksti šādu veicājumu, analizē šo darba sludinājumu un uzlabo manu motivācijas vēstuli, lai tā precīzi atbilstu prasībām. Tagad tava motivācijas vēstule ir precīzāka un tiešāk atbilst tam, ko meklē darba devējs. Bet tas vēl nav viss. Pat ja teksts ir gatavs, vēl pēdējais solis – pārbauda un uzlabošana. ChatGPT var palīdzēt izvairīties no kļūdām un padarīt vēstuli vēl pārliecinošāku. Piemēram, pārbaudi šo motivācijas vēstuli uz kļūdām, nepilnībām un padari to spēcīgāku. Tagad motivācijas vēstule ir bez kļūdām, kodolīga un pārliecinoša. Darba devējs redzēs, ka esi nopietns kandidāts. Bet vēl svarīgāk, ka šī vēstule patiešām ir rakstīta par tevi. Svarīgi, lai pārlasi un nepieciešamības gadījumā papildini vai precizē motivācijas vēstuli, galu galā ChatGPT ir tikai palīgs. Lūk, dažas biežākās kļūdas, kas var sabojāt pat vislabāko motivācijas vēstuli. Kopēt standarta tekstus bez personalizācijas, darba devēji to pamanīs. Vienmēr pielāgo vēstuli konkrētam uzņēmumam. Atstāt iepriekšējā darba devēja nosaukumu – viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām. Pārāk vispārīgi vai tukši apgalvojumi, vienmēr balsti tos ar konkrētiem piemēriem. Pareizrakstības un stila kļūdas, pirms iesniegšanas pārbaudi tekstu vēlreiz vai lūdz ChatGPT palīdzēt. Atceries, motivācijas vēstule nav tikai formalitāte. Tā ir kā mīlestības vēstule darba devējam, kurā tu arī uzraksti mazliet arī par savu nākamo darba devēju, kā arī tajā jābūt skaidram, kāpēc tieši šis darbs ir domāts tev. Tagad tu zini, kā ChatGPT var palīdzēt izveidot izcilu motivācijas vēstuli, kas piesaistīs darba devēju uzmanību. Noskaties video līdz beigām un izvēlies, kuru no tēmām tu vēlētos redzēt nākamajā video. Un ieraksti komentārā. Kopsavilkumu sagatavošana, tulkošana un tekstu pārrakstīšana. Kā ar ChatGPT sagatavoties darba intervijai. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.